Esam šodien vēl vienā objektā. Arī nevar palikt bez ievērības cienīgs, jo, Darvina balvu mēs tev paklanamies, tu esi to pelnījis. Tūtam jums parādīsim, kāpēc nevajadzētu izvēlēties pašu pirmo būvnieku, kas tev pagadās ceļā, vai risinājums, kas tikai cenu, un tas domājot rītdienai, domājot nākotnē, nākamajam paudzei, nedomājot šodien. Es zinu, ka ceļās cenas visur ir dārgi, bet taču var pajautāt, var meklēt kaut kādu zinošu cilvēkus vai būvniekus, vai vienalga, kam pajautāt, ko darīt. Tūdam jūs redzēsiet. Kāds ir defekts vai neiegūms šai te mājai. Protams, tas tiks tūdam risināts. Mēs redzam, protams, ventilācijas sistēma, šīs gan nav mūsu trūks, mēs strādājam nedaudz citā klasē, bet tas, kā tas tika izdarīts, viss, un kā to pēc tam vēl varēs, tūdam jūs redzēsiet. Šeit ir ielikta jumta membrāna, kā tvaiga barjera. Punkts 1. Ja cilvēks neko nezina, un viņš tagad sāk apmest un vispārēj un dzīvot šeit iekšā, māja pirmkārt vienmēr būs augsta, viņai ies siltums ārā, tvaigsies līdz kondensēšanās riski un vispārējais. Kā mēs redzam, kaut kādi pārāumi, protams, nav pat salīmēs. Protams, censties, ja jau tā ir slikti, ja? Un tas ir būvnieks, kas saka, ka viņš jau 20 gadus būvē, un pats bīstamākais. Visā šajā ir šie. Mēs šodien ielikām video, kurā mēs strādājam ar draugu Viskonu, lai to vispār varētu no augšas noblīvēt. Šeit to vairs izdarīt nevarēs tikai no augšas, iespējams atkal vakuma putas. Paskatieties atpakaļ, mums bija video, kur es strādāju ar pistoli, jo tā bija mūsu pašu kļūda, mēs bijām aizmirsuši to izdarīt, nevis nemācējām izdarīt. Tur bija vēl sarežģītāka situācija, bet kaut kas ļoti, ļoti līdzīgs kā šeit. Un mums tas viss no augšas bija jāhermetizē ar šo šķidro membrānu, lai vispār tur sasniegtu kaut kādas rezultātus. Šeit tas ir piemērs, ka to jau būs izdarīt ļoti grūti. Tas, ka mēs tagad varam atstāt šo membrānu, bet visticamāk, mēs viņu nevaram noņemt nost, jo tur ir iepūst vati, mēs liksim pa virsu. Visticamāk kaut kāda Intello, tā noteikti būs Proklīma, Intello vai Constivaps, kas spēs to izrisināt, bet tas nemaina to, ka šajā stūrī tas viss, kas tur ir jānohermetizē, ir nenormālīgi sarežģīti. To tagad izdarīt var tikai no augša atvērokot vati, no apakšas, mēģināt to var darīt cilvēki, bet vai tas iznāks, es domāju, ka tik ļoti labi, nē. Būs jāšokē īpašnieks, neko darīt. Satiekamies tātad citos objektos labākos, un šī tāds kas ir aizmugurē, es pat uz jumtu viņu neliku. Bet atkal, katram savs, vienam māt, vienam meit, vienam kleit, tā kā cepur nost. Mums arī ir darbiņš, jo mēs jau braucam par objektiem šādiem un labojam.